Esam tā nosūtījuši e-pastu, kā saņemt maršrutu un piedalīties 1. māja vīnu pārgājienā. Šeit ir redzamas divas saites, ar kurām tu vari iegūt maršrutu. Spiežam virsū, ielogojamies savā profilā vai piereģistrējamies. Šī mirklī tu esi saņēmis pārgājienu maršrutu un šeit ir divas pogas atvērt ar iOS vai Android telefonu. Spiežam virsū, atveram Latvijas Rūts aplikāciju un tavs maršruts ir ielādējies un esi gatavs sākt pārgājienu. Atverot aplikāciju, tu redzi zilu norādi. Dodies uz šo norādi, tā ir starta vieta un visi punkti ir aktīvi 50 metrus vai tuvāk. Esam ieradušies startā, spiežam uz zilo karodziņa. Šeit parādās poga check-in, kas nozīmē, ka tu esi gatavs reģistrēties pārgājienam. Spiežam virsū, aplikācijā ielādējās pirmā pārgājiena daļa, kurā mēs redzam jautājumzīmes. Jautājumzīmes ir vīnu punktu lokācijas. Un maršruta nogriežņa galā ir izsaukumzīme, kas ir kontrolpunkts, kurā tev obligāti ir jāreģistrējās, lai ielādētu maršruta tālāko daļu. Esam ieradušies pie jautājumzīmes, kur atrodas vīna punkts, bet jautājumzīme reizē arī ir viktorīnas jautājums, uz kuru aicinām tevi atbildēt un piedalīties konkursā. Spiežam virsū, pārgājiena viktorīnas punkts. Atbildēt. Kura valsts uzskatām par vīnu dzimšanas vietu? Vai tu zini? Rakstu iekšā atbildi. Atbildi ir reģistrēta pareiza un turpinam pārgājienu līdz izsaukuma zīmē, kas ir kontrolpunkts. Šeit svarīgākais reģistrēties un ielādējās tālākā maršruta daļa. Turpini pārgājienu pa jauno nogriezni. Esam pie nākamā vīna punkta, turpina atbildēt uz jautājumiem, atbild pareizi, turpinam tālāk pārgājienu līdz nākamajam kontrolpunktam. Esam ieradušies nākamajā kontrolpunktā, reģistrējamies un turpinam maršrutu līdz finišam. Esam sasnieguši pārgājienu finišu, ballīšu vietu. Mazais princis tev jau visticamāk drīzumā sagaidīs uz skatuves. Obligāti reģistrējies finišā un lieliska diena ir pavadīta. Nāc līdzi uz Zeitu!